Mēs esam pilna cikla meža apsaimniekošanas uzņēmums. Mēs veicam, principā palīdzam privātajiem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas darbos, sākot no stādīšanas, turpinot ar kopšanu, Eiropas fondu piesaisti un arī veicam meža strādi. Mēs veicam zemes transformācijas pakalpojumus un principā tiem klientiem, kam ir aktuāla būvniecība meža zemē, vai apbūves gabals meža zemē, tiem mēs nodrošinām transformāciju, koku zāģēšanu, būvlaukumu sagatavošanu un arī pēc tam jau uzbūvētām mājām bīstamo koku zāģēšanu. Mums principā uzņēmumā praktiski visi procesi ir digitalizēti. Mēs jau daudzus gadus izmantojam tikai elektronisko dokumentu apriti. 95% klienti ir ar elektroniskiem parakstiem, visus līgumus, iesniegumus, visu veicam elektroniski. Mums ir arī virtuālais klientu birojs, cik zinām, mēs esam vienīgā kompānija Latvijā, kas to nodrošina, kad katram klientam ir iespēja sekot līdzi meža apsaimniekošanas procesiem savā īpašumā mobilajā aplikācijā. Ar visu finanšu plūsmu, ar dažādiem attēliem, karšu izdrukām, arī drona video ir tas, kas ir atrodams klientu birojā. Bet galvenais mērķis ir nodrošināt pilnīgu caurspīdīgumu, lai meža īpašnieks redz pilnīgi precīzi, kas tiek iegūts, kāda koks netiek iegūta viņa īpašumā, cik dārgi tiek pārdot, cik viņš no tā beigās nopelna. Mūsdienās vispār bez digitalizācijas īsti neviens vairs nevarēs drīz izdzīvot, jo, ja mēs neesam digitālajā vidē, tad, principā mēs vairs neesam nekur. Tuvāko 5–10 gadu laikā noteikti strauji ienāks mākslīgais intelekts, gan, datu apstrādē, dažādu piedāvājumu vērtējumu sagatavošanā, gan arī, es domāju, meža tehnikā arī aizvien vairāk ienāks mākslīgais intelekts, un es nemaz nebrīnītos, ja pēc 10 gadiem harvestu pilnībā vadīs mākslīgais intelekts un cilvēks pat tur nebūs vairs nepieciešams.